Jā, man izgriez pēc sezonas bija satraumēts telefons. Pēdējās 3 mēnešus sūc ārā asins un tā. Un pēc sezonas vajadzēja jau taisīt operāciju, ņemt ārā, kas tur iekšā ir un izgriez ārā. Un tagad jau tā kā labāk ir un lēnā garā var jāizņem šūs un var sākt strādāt. Cik ilgi tev tā pauze? Sezona beidzās 10 dienas atpakaļ. Tagad var ņemt ārā kaut ko pēc pāris dienām šūs un var sākt trenēties. Es nemanīju, tu šodien kaut ko darīji? Jā, es savu zālē kaut ko daru, jā. Un kad toreiz ar pilnu sparu? Es domāju, tuvākās nedēļas laikā jau, plāns vismaz tāds ir. Kas bija noticis vienkārši spēles situācijā? Bija sezonas sākumā, es biju viņu pārsits. Vajadzēja šūt un sezonas vidū atkal viņu vēlreiz satraumēja un laikam sāk krāties ūdens iekšā vai kas un nevarēja uz to brīdi taisīt operāciju, sūc ārā un beigās vajadzēja griezt. Un tas kluba plānos neko nemainīja? Savainojums un tev parakstīja līgumu? Nē, tas nav tik arī, nav tas savainojums tik liels un es domāju, ka viņi bija interesēti man parakstīt un es biju interesēts palikt. Kāpēc nolēma turpināt līgumu? Piedāvāja labu līgumu, viņi gribēja, lai es palieku un bija apmierināti ar mani un jā, tā arī izdomāju. Bija arī kādi citi varianti? Bija arī no Čehijas piedāvājumi, citi bija arī Vācija, bet tas, kas bija, tas nav svarīgi. Pats bija interesēts arī palikt tur. Atgriešanās mājās nav aktuāli šobrīd? Es nemaz nebiju runājis par to un uz doto brīdi laikam nebija aktuāli. Kāda sezona kopumā, kāda vērtējuma sev komandai? Vispār it kā sezona bija laba un nevarētu teikt, ka mēs spēlējām slikti vai kā mēs labi cīnījāmies un arī tos pašus play-offs mēs sākām ļoti labi spēlējām, bet diemžēl zaudējām spēles, kaut gan mēs bijām labāki pēc spēles un pēc visiem rādītājiem, bet pretinieki mūsu vairākumā, diemžēl, abas visu 4 reizes apspēlēja vairākumā. Šeit tu nebūsi tādā fiziskā formā nedaudz zaudējis citiem? Laiks vēl ir kaut kāds, ko trenēties. Es jau visu tagad tikai sāku, es ar visiem kopā sāku fiziski. Uz zāles jau visu veidu darīt. Man galvenais, lai tagad tā šūs vienkārši neatnāk vaļā un nav no jauna viss jātaisa. Droši vien sanāk tā, ka tu pirmajās pārbaudas spēlēs nespēlējies, bet pēc tam pret Krieviju varētu? To es nezinu, tas droši vien treneriem jāprasa un ārstiem, kas un kā, jo man no turienes atlēta, tā kā pie šitiem ārstiem, tad šitie ārsti skatās, kas tur tālāk. Pastāst vispār par Čehiju, kā tev sadzīve un vispārējais? Sadzīviski, jā, viss ir baigi forši un arī komanda ļoti pieņem un arī cilvēki jau fani tur ir ļoti draudzīgi un jau pieņem un atpazīst uz ielas un forši aiziet uz veikalu, tur maz pilsētas visiem ļoti pazīst un tādā ziņā, jā, ļoti forši un jā, draudzīgi komanda un arī viss tā kā apkalpošais personāls visiem mēģina palīdzēt un jā. Pilsētā hokejs numur 1 ir? Jā, uz doto brīdi tur hokeja bija iepriekš arī futbols bija, bet viņi laikam uz otro līgu nokrita 2 gadus atpakaļ, bet hokejs numur 1, jā, un visi mēģina to hokeju apmeklēt. Un biļetes grūti dabūt gan arī katru spēli, un halli ir apmeklēt 6000, bet, halli gan arī vienmēr ir pilna. Ja tu brīvdienās aizies Krogu, tad visi to zina? Jā, uz Krogu nevar īsti, jā. Krogi visi, jā, cilvēki tur visi zina, jā. Ja tā aiziek ar pusdienās, tad tev nav gatavi uzsaukt krodzinieku? Jā, Krogos atpazīst visur, jā, visos restorānos atpazīst. Bet tas ir visiem, tad Čehija, katrā pilsētā tā ir, katrai komandai. Un tie fani savai pilsētai ļoti fano līdzi. Tas, man liekas, ir diezgan forši. Jūs ar Čehiju esat Vesels Bariņš ar mūsējiem, ir kontaktēšanās, teiksim, ar pārējiem? Jā, mēs vienmēr kontaktējamies ar Bukartiem, satiekamies ļoti bieži, arī tagad viņš Prāgā bija, tagad vairākas reizes satikāmies. Man tur Prāgai 40 minūtes, ko aizbraukt. Tāpatās ar Kuldu un Freibni arī satikāmies. Tā kā, vienmēr pēc spēlēm parunājam, satiekamies, paliekam kaut ko. Man Ralfs stāstīja par, viņš to sauc par Čehoslovākijas klasika, par to, ka pirms spēlēm tad mājinieki uzveicina vieskomandas spēlētājus un 50 gramus ļuvits, pastāsta savu pieredzi. Es nezinu, ko Ralfs tev stāstīs. Mums tāda pieredze nav. Mēs Roberts satikām viņai ar Triņets brauca dienu iepriekš ar Galviņu tāpatās. Viņi brauca dienu iepriekš uz spēlēm, tad mēs viņu satikām, aizējām uz restorānu paēst, bet
Mēs parasti braucam spēles dienā, un mums nekur nesanāk aiziet. Mēs vienkārši sasveicamies, satiekam, parunājam un tā. Kādas ir varbūt tās galvenās sadzīves atšķirības ar Latviju? Kā tu vari salīdzināt? Grūti kaut ko tā. Viss liekas diezgan līdzīgi Eiropā. Arī viss tur lielam viss liekas līdzīgi kā Latvijā. Arī pārtikas veikali diezgan līdzīgi, ir pārtika diezgan līdzīgi. Tā kā, baigi lielās atšķirības īsti nevar redzēt. Un kā varbūt treniņos ir kaut kādas atšķirības? Treniņos tur īstenībā diezgan īsti tie treniņi ir salīdzinoši. Pirmsezonā bija garāki, tad, kad sezona sākās, tad tādi varbūt īsāki. Es esmu aizmirst, kā šeit notiek, un tagad, kad sāksim, tad jau redzēs tālāk. Tas par aizsargu konkurenci izlasēt ir diezgan nopietni. Par to nedomāju. Skaidrs, ka tas ir labi, jo lielāka konkurence jau labāk. Un par to es nedomāju, ja treneris uzskatīs, ka vajag ņemt līdzi, tad ņems, ja ne, tad nē. Es nāku šeit pierādīt sevi un nāku šeit spēlēt. Tev redzēs, kā būs. Čehu valodu esi ielauzījies? Kaut ko saprotu. Un varbūt tās grūtāk ir parunāt, bet to, ko jūs sakat, to es saprotu. Tā kā visi domā, ka es nesaprotu, es visu saprotu. Kā tev ģimene iedzīvojusies? Jā, ģimene labi iedzīvojusies. Arī patīk, tur viss kārtībā. Tur bērni ir, jā? Tur bērnu dārza skolas. Jā, bērni nākamgad sanāk, kad bērniem varbūt nāksies šeit, jo iet uz dārziņu pirmsskolas. Tā kā vajadzētu tā kā višķi labāk to latviešu valodu. Tā kā jau viss kārtībā, bet, lai būtu labāk, vajadzētu tā kā gadu pirms skolas šeit iet un droši vien tad nāksies višķi vairāk paceļot. Es tur braukā kaut kā nezinu.